Labdien! Šodien mēs atkal atrodamies Friedriha Candera ielā, kur ir dzīvnieku patvērsme ar nosaukumu Dzīvnieku draugs. Kur šeit ir mūsu pirmais apmeklējums. Un šodien paiet 10 gadi kopš patvērsmes pastāvēšanas. Un iesim skatīties, kas tur labs notiek. Zvaigzne atņēma tevi man bez steigas, jā. Tu ar mani runāji lecīgi un pikti, pirms brokastīm smēķēji, līdz man kļuva slikti, jā. Kaķēns, kurš atteicās no jūras skolas, un mūžīgi draudzību sola. Atteicās no jūras skolas, mūžīgi draudzību sola. Neredzam putni, ēd rudenīgas ogas, pa dumbrājiem dusmīgiem miglas ķēmi zogas. Mīļā, tu atkal runā pārāk skaļi, zemeslode tur vairs tikai divi. Vistu lielo kapelīs un dārstu. Šādi torti šodien atbīja dzīvnieks patvērsmes dzīvnieku draugs. Jubilāri un arī tikšanas dienas svinētāji patvērsmē šodien 10. tikšanas dienu. Šajā pastāvēšanas laikā no patvērsmes mājās darījās 7,000 dzīvnieku. Kaķēns, kurš atteicās no jūras skolas, mūžīgi draudzību sola. Kaķēns, kurš atteicās no jūras skolas. Kaķēns, kurš atteicās no jūras skolas. Jā, kaķēns, kurš atteicās no jūras skolas, mūžīgi draudzību sola. Jā. Kaķēns, kurš atteicās no jūras skolas, mūžīgi draudzību sola. Pasākuma oficiālā daļa ir pa lielam beigusies, ir neoficiālā daļa ir puslīdz beigusies, un es esmu noķēris patvērsmes vadītāju, ja? Jā, vadītāju un vienu no darbiniecējiem, ja? Jā, brīvprātīgajām, ja? Vairs nē. Vairāk nē. Jā, tagad jau kā dakteris. Dakteris, labi, jā. Un kāds jums ir atsauksmes par pasākumu, ko jūs gaidījāt? Bija diezgan daudz mēdī visādi LNT, TV3, un jūs domājat, ka būs tik liela atsauksme arī, vai? Mazu bērnu dzīvnieki tiek mīlēti, un vienmēr ir interesanti, man liekas, tāpēc tā ir. Mums liels prieks, ka mēs visi noturējāmies. Suņi, cilvēki, mēdī, visiem bija labi, man liekas. Tas bija pats galvenais, tagad ir tāds uzliet atslābums. Suņi nevienu nesaplēsās, nesakāvās? Mēs jau ielūdzām tādus drošus raksturā, uzvedībā un arī drošus saimniekus. Viņus arī tad daži nelaidāt kopā, kas bija ar... Jā, speciāli sēdēt tā, tur tās dusmīgāks, kas tad tā. Mēs zinām, kur kontaktē, mums bija speciāls vietas, sēdēt blakus draugiem ir svarīgs viņiem. Jā. Un tad šitais pasākums ir beidzies, kūka ir apēsta, un kas būs tālāk? Jā, kūka apēsta, un tagad ir naba klāta 5. martā. Mazliet savādākas, alternatīvākas, mazliet
stilīgāks, modernāks, jauniem cilvēkiem, ne tik jauniem. Visiem, jā, viss, man liekas. Visi jā, kas var vakarā sākt un no Rīgas beigt. Un pēc tam vēl būs, vasarā būs salidojums. Adoptēto suņu salidojums. Mums katru gadu ir tajā gadā adoptēto suņu salidojums. Šogad mēs esam iecerējuši uzaicināt visus, kas var atnākt. Visu 10 gadu laikā, kas ir bijuši adoptēti, tā kā mums tāda liela vieta jāmeklē. Jā, es varu teikt tāda. Stadions, Arēna Rīga, nu kāpēc ne? Jā, Arēna Rīga. Nu kāpēc ne? Arēna Rīga. Ja mēs būsim Arēnā Rīga, jūs tad varēsiet šo te ierakstu vēlreiz parādīt. Šo te tad ir, ja Arēna Rīgas administrators skatās, tad lai sazinās ar dzīvnieku draugu. Jā, jūs domājat, ka viņi tā kā negribētu? Nē, es nezinu, kāpēc ne? Es domāju, ka jā, mēs būsim kārtīgi, mums visiem maisiņi līdzi, labi uzvedīgi, tā kā nebūs problēma. Redz, kad nāk jau vēl daži dzīvnieki. Un, ja jūs gribat redzēt pasākumu visu, kas bija, tas varat redzēt, ka šeit būs anotācija, varat noskatīties. Sveiciens Diānai Norvēģijā. Tu var skatīties visu pasākumu, noskatīties, tas spiedīs uz anotācijas. Tā.